Jautājumi par ēšanu vispār ir baigi aktuālie. Un arī man tas ir bijis aktuāls visu mūžu. Visu mūžu man ir bijis tā, ka tad es izmēģinu visas iespējamās diētas, tad es atkal dzīvoju pilnīgi bez nekādiem ierobežojumiem, kā pa kalniem un kā pa lejām, bet tad, kad ir jau pāri pa 30, tad jau tas viss vairs, organisms tik viegli vairs to nepiedod. Un tas gan ir fiziski redzams, gan arī ir iekšā tā sajūta, ka tu jūti, ka tu sev dari pāri. Un tāpēc es vērsos pie Kristīnas. Un tāpēc man tagad ir ko pastāstīt, kā mums ar Kristīnu gāja, kā man gāja, pateicoties Kristīnai. Tātad marta sākumā mēs vienojāmies, ka es vienkārši atsūtīšu kaut kādas laikam nedēļas garumā, vienkārši ko es ēdu un kā es ēdu. Vienkārši, lai ir ko paskatīties cilvēkam, pašakēties, kā tad es ēdu, ja? Un tad brīnos, kāpēc man ir šādi tādi simptomi un kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos. Bet šeit ir ļoti svarīgi šajā punktā būt godīgam gan pret sevi, gan pret cilvēku, kurš tad ir apņēmies tev palīdzēt šajos jautājumos, tāpēc, ka te ir ļoti labi ieraugāms, kur tad ir tie īstie klupšanas akmeņi. Ja tu viņus slēp, tad tu viņus tātad taisies saglabāt, un tad līdz ar to mēs nevaram runāt ne par kādu progresu. Ja? Un tad tātad saliekot visus tos simptomus ar visu to, kas tad īsti darās manā ēdienkartē. Beigās mēs nonākam pie tā, kad ir jānodod analīzes, lai pārbaudītu, vai attiecīgie simptomi ir attiecīgo deficītu rezultāts. Un rādījumos, rādītājos, analīžu rezultātos nav nekādu šausmīgāko noviržu. Un tas arī ir tas punkts, kur mēs turpinām visu pa vecam, jo ārsts mūs aizsūta uz analīzēm. Ja mēs sūdzamies par sliktu pašsajūtu, ārsts mūs aizsūta uz analīzēm. Analīzēs viss ir referenču ietvaros, ja? Viss ir kārtībā, viss ir normā, par ko tu vispār sūdzies. Tev varbūt ir pavasara depresija vai vēl kaut kas, ja? Padzer D vitamīnu un tev viss būs kārtībā. Apmēram tā tas viss parasti beidzās. Bet tad, kad vēl pazūmo un paskatās dziļāk tajā visā, un kad tos references intervālus tomēr paskatās kritiskāk, tad izrādās, ka iespējams cilvēkam jau ir pirms stadija, pirms cukura diabēta. Ja tu turpināsi tā joprojām vēl gadu, piemēram, tā kā es turpinātu, ja es turpinātu vēl gadu, 2, man būtu cukura diabēts. Ja es būtu turpinājusi pa vecam. Un šodien, paskatoties atpakaļ, kā es tad ēdu un kā es šodien ēdu, es pat saprotu, kuros brīžos tad ir tie lūzuma punkti un kāpēc manam organismam tik ļoti prasās to cukuru. Un kāpēc tas ir tik svarīgi šobrīd to apturēt. Tāpēc, ka es negribu, lai man pēc gada vai pēc 2 būtu cukura diabēts. Loģiski, vai ne? Bet tajā brīdī, tad, kad tev viņa nav, un tad, kad tu aizies pie ārsta un ārsts saka, ka viss ir kārtībā, tu esi vesels cilvēks, nepiesienies sev, nemeklē problēmas tur, kur viņas nav. Un tu zini, ka problēma ir. Tu staigā ar to problēmu, tu zini, ka tu pats sev kaitē. Un tad, ja tev ir cilvēks, kurš tev pasaka priekšā, kurš tevi vada, kurš tevi atbalsta, kurš tevi nenokritizē un kuram tu vari pilnībā uzticēties un stāstīt pilnīgi visu, kā šajā gadījumā es Kristīnai stāstu pilnīgi visu. Kādas tik bildes un kādas tik detaļas viņa nav saņēmusi par mani, ja? Te ir jābūt tiešām gatavam atvērties pilnībā, bet ne jau tāpēc, ka tā vajag. Tas ir tāpēc, ka tu gribi sev to foršāko, to labāko rezultātu, to gaišāko, veselīgāko nākotni, vai ne? Un tāpēc arī tā aina mums ir tāda, kāda ir, tāpēc cilvēki tik ļoti daudz, tik tiešām arī slimo ar to cukura diabētu.
jo tā medicīna ir tāda, kāda viņa ir, un ja tu paļaujies tīri tikai uz medicīnu un ceri, ka medicīna tavā vietā parūpēsies par tavu veselību, un ka tad, kad tavs organisms jau būs aptaukojies, iesūnojies un jau būs tādi simptomi, kuri būs gadiem jārastē, un tad tu domāsi, tā ir izvēle. Tāpēc esmu nenormāli priecīga, ka es vērsos pie Kristīnas pēc palīdzības. Un tātad vēl pat nav pagājuši 2 mēneši, kopš es esmu uz pareizā ceļa. Un priekšā ir vēl ļoti garš ieradumu maiņu un organisma savešanas kārtībā ceļš. Bet kaut kad šis ceļš ir jāsāk. Un priekš tam es arī ierakstu šo video, lai arī tu aizdomājies. Varbūt, ka tieši šodien ir tā diena, nevis 31. decembrī vai 1. janvārī, ja? Vai 1. tur kaut kādā tur datumā, vai kaut kad, kad kaut kas beigsies, vai kaut kad, kad kaut kas sāksies. Bet tieši tagad, šodien, tagad, kad tu ieskatījies acīs patiesībai un saprati to, ka bļāviens, kad varētu būt labāks brīdis nekā šodien, lai tik tiešām sāktu rūpēties par sevi, par savu veselību un par sevis nākotnes versijas labklājību. Tā kā tā.